Baltijas jūras, kur jau kopš gadu tūkstošiem viena no visvecākajām indo-eiropiešu tautām ara un sēja, koku apēnotā doktorātā, ar vikingu kapiem Ālandas upes kreisajā krastā un vācu ordeņpils drupām labajā, auga 4 māsas un 1 brālītis. Werners bija gadu jaunāks par mani. Un, kad es vēl varēju skraidīt, es biju viņa zirdziņš un viņš kučieris. Viņa uzslava, ka esmu visātrākais kumeļš, man darīja lepnu. Viņam bija gaiši zeltaini sprogaini mati un lielas zilas acis. Kad aukle ar mums abiem izgāja pastaigāties, ļaudis apstājās un rādīdam uz brālīti teica, kas par neparasti skaistu bērnu. Un aukli paskaidroja, jā, cik blonds tas puika, tik melna tā meitene. Ar saviem melnajiem matiem un sejas krāsu tumši kā čigānietei es biju gauži noskumusi. Cik labprāt es izskatītos kā eņģelim līdzīgais brālītis. Savā 4. dzīvības gadā Werners saslim ar cukurslimību. Toreiz vien nepazina insulīna dziedinātāja iedarbību un bija bezpalīdzīgi jānoskatās, kā nāve ver vārtus, lai aizvestu sev līdzi cilvēku bērnu, kas alkaini tiecās dzīvot. Brālīti badināja, kā tas toreiz medicīnā bija pieņemts. Maizi viņam svēra vēstuļu svaros. Vēl šodien es dzirdu, kā Vernītis skrēja caur doktorātu spalvi, kliegdams maizi, maizi, maizi. Tēvs zināja, ka šāda diēta nāvi neuzvar un pacients iegūst tikai niecīgu atelpu. Mātes lielās, citkārt tik mierīgās rokas drebēja, nosverot savam vienīgajam dēliņam dažus gramus maizes. Es lūkoju Vernītim kaut ko nosakt, bet aukli mūs stingri uzraudzīja un tikai reti gadījās mirklis, kad es varēju kādu kumos brālītim iebāzt mutē. Ar katru dienu vairāk viņš izdila, saruka, kļuva caurspīdīgi bāls, tik trausls, ka likās lielāka vēja pūsma to apgāzīs. No mazās sejiņas izbīlī raudzījās pretī lielās zilās acis. Tad arī es saslimu. Kad drudzis pārgāja, man aizved Rīgā ortopēdiskā klīnikā pie kāda speciālista. Kad pēc vairākām nedēļām māte ieradās, lai man izdiluši un izvārguši pārvestu mājās, man ļoti nepatika viņas melnais tērps. Kādēļ tu tik neglīti esi apģērbusies, es jautāju. Tādēļ, ka es esmu ļoti noskumusi, viņa atbildēja asaras slaucīdama. Un kādēļ tu esi noskumusi? To tu uzzināsi vēlāk. Tagad nejautā tik daudz. Lielajā viesistabā stāvēja atvērts zārks. Ap viņu dega sveces un bija bezgala daudz ziedu. Rozes, hiacintes, narcises. Brālītis kā vaska eņģelītis slīka ziedu jūrā. Cik skaisti, cik skaisti, es aizgrautu murmināju. Tas nav skaisti, pamācīja aukli, tas ir bēdīgi. Kādēļ tu nemaz neraudi? Vai tad tev nemaz nav žēl? Tavu brālīti tūlīt apraks. Manā priekšstatā asaras un skumjas nesaderēja ar puķu krāšņumu un brālīšu svētlaimīgu kluso eņģeļu seju. Es saucu pēc tēva. Viņš vienmēr runāja patiesību un nekad man nemocīja. Iekļausies viņa rokās, es jautāju, vai Vernītis tagad vairs negrib maizes? Nē, balodīt. Tagad viņš vairs neko negrib. Tagad viņam visa kāti ieskan. Apskaužamais brālītis. Tēti, mīļo tētis, es arī gribu būt kā Vernītis. Nē, balodīt, tev jāpaliek pie manis. Citādi man sirds žēlumā lūzīs, un viņš mani cieši apskāva. Ko mana māte cieta tai gadā, kad 2 viņas bērniem uzbruka nedziedināma slimība un vienīgais dēliņš nomira,
To es toreiz nevarēju nojaust. Esmu 5 gadi veca. Ir tveicīga vasaras pēcpusdiena, īsts bula laiks. Guļu mūsu dārzā zem sirmas ābeles, kuras zari nolīguši līdz pašai zemē. Neciešams karstums, pamalē ducina pērkonis. Smags akmens spīž man krūtis. Vai milzis, kas tur mākoņos valda, man uzvēlis klinšu bluķi? Es pretojos, saslejos kājās un skrienu. Ir neciešami karsti. Es nounu kurpes un zeķis un skrienu basām kājām pa valgo mauriņu. Zāli ir mīksta un tīkam kutina kāju pēdas. Bet mana piere deg. Es noplūcu vēsās ceriņu lapas un spiežu pie degošās pieres, bet lapas acu mirklī pārvēršas liesmās. Vai mūsu dārs ir aburts? Es iemūku doktorātā un paslēpjos gultā. Tagad murgu naktis, no manis pokainas dienas. Es nevaru iemigt, acu plakstiņi deg. Neredzamais milzis bluķī iespīlējis manus locekļus un rauj mani, trenktin trent savā tumsas valstī. Beidzot, pēc garas un tālas gaitas spoku un murgu zemē, es atgriežos doktorātā. Esmu viena krēslainajā telpā. Logu aizskari aizvilkti, ārā spīd saule. Es mēģinu izkāpt no gultas, bet kājas ļenganas kā jostas gali neklausā. Es atkal un atkal mēģinu izkāpt. Pati sev naidnieci dusmās, es saskrāpēju seju, dauzu galvu pret sienu, pārplēšu kreklu. Ieskrējas māte vēl te mēģina man nomierināt. Mīlulī, tu ilgu laiku esi gulējusi bez samaņas, tu ilgu laiku esi bijusi ļoti slima. Jā, bet tagad es esmu pavisam vesela, man nekas vairs nesāp, es tikai nevaru. Es nevaru piecelties. Mīlulī, tev tagad ir dušīgi jāēd un viss būs atkal labi, sacīja māte, un asaras aumaļām līja pār viņas svaigiem. Aukla ienes cukurūdeņi. Dzer, kas tevi nomierinās. Es izsitu auklai ūdens glāzi no rokām. Es negribu dzert. Es negribu nomierināties. Es gribu staigāt. Es raudāju pilnā kaklā un sadauzīju visu, kas gadījās man tuvumā. Nervlēkmes starpbrīžos es dzirdu otrā istabā auklas balsi. Neskumstiet, cienīgi māte. Gan jau bērniņš pieradīs. Cilvēks jau pie visa kā pierod. Pirmais laiks būs tas grūtākais. Bērniņš nu jau ir nojautis savu likteni. Tikko bija iemācījies staigāt, skrēja vienā skriešanā, ne mirkli nestāvēja mierā. Virpuļoja kā vilciņš, laikam gribēja saskriet solīšus visam mūžām. Beidzot tēvs pārbrauc no kāda tāla slimnieka. Pat balto putekļu meiteli nenoģērbis, viņš iesteidzas manā istabā un iekļauj mani savās rokās. Manu balodī, manu bērniņu. Paskaties, ko es tev atvedu. Tā ir sveķene. Šo puķīti tā sauc tādēļ, ka tās stiebrs pārklāts ar lipīgu šķidrumu. Nu, paskaties tikai, lai kaitīgie kukainīši viņu nenograustu. Nu, paskaties. Kas to tā apsmērējis? Brīdi padomājis, tēvs teica, daba, mīļais dieviņš. Es īgni noliku puķi. Es nemīlu dieviņu. Tēt, mīļo tēt, es gaidīju tikai tevi. Redz, es esmu pavisam vesela. Man nekas vairs nesāp. Es tikai nevaru piecelties. Es abām rokām apskauju viņa kaklu, piekļāvos cieši pie viņa krūts, meklēdama tversmi no šausmīgās patiesības. Arī puķītis nevar staigāt, teica tēvs savā lēnīgajā balsī, un tomēr tās ir skaistas. Ja tu daudz raudās, tu kļūsi negalīga, bet priecīgi tu līdzināsies mazai puķītei.
tēti, mīļo tēti, es gribu tā kā citas māsas. Tēvs izlikās, it kā nebūtu dzirdējis un teica, kad tu izaugsi liela, mēs abi aizbrauksim uz pilsētu, kur neviens nestaigā kājām. Tur visi brauca laivās. Vēlāk es tev parādīšu grāmatu, kur šīs skaistās laivas ir redzamas. Un kad mēs turpu aizbrauksim, tev jāpaaugas, jākļūst dūšīgākai. Šai pilsētā runā tikai itāliski, mums abiem būs jāmācās šī valoda. Vai tad tu, tēt, neproti itāliski? Nē, Valodīt, mums abiem būs jāmācās. Itāļu valoda ir cēlusies no latīņu valodas, tā ir ļoti skaista valoda. Kas prot latīnistam, itāliski iemācīties nav grūti, un latīniski es protit labi. Meita latīniski ir filijā. Tu esi mana filijā karissimā. Tā sākās manas itāļu valodas studijas. Tā sākās mana mistiskā draudzība ar puķēm. Tā atmodās manas Itālijas ilgas. Mana māte bija dzirdējusi par kādu slavenu speciālistu bērnu slimībās Berlīnē. Arī es zināju šā profesora vārdu, jo liels sējums par bērnu slimībām glabājās tēva bibliotekā. Māte bija nodomājusi mani aizvest pie šī profesora. Varbūt viņš, kas tik daudzus izārstējis, arī man varēs palīdzēt. Tēvs šaubījās. No šīm operācijām izdodas tikai 1 vai 2%. Bet māte stingrā balsī atbildēja, kaut tas būtu arī tikai 0,5%. Arī tad mums ir jāmēģina. Vēl kapā man nebūs miera, ja mēs nebūsim izmēģinājuši visu, lai atvieglotu mūsu bērnu likteni. Es gulēju bērnu klīnikā Berlīnē. Profesors ar mīkstām, saudzīgām rokām man izmeklējis teica, šai mazajai krievietei viss spēks sagājis matos. Man šis teikums aizskāra. Kā spēks var sajiet matos? Un kāpēc viņš mani sauc par krievieti? Tēvs man paskaidroja, ka profesora kungs to teica tādēļ, ka man ir tik ļoti kupli mati un tik trausli locekļi. Un par krievieti viņš man nosaucis tādēļ, ka tādu latviešu tautu nemaz nezinot. Man tas likās jokaini. Es, maza muļķa meitene, pratu gan latviski, gan vāciski, gan krieviski, bet šis profesors pat nejaudāja zināt, ka kaut kur dzīvo tāda latviešu tauta. Guļot uz operācijas galda, man bija šausmīgas bailes. Es zināju, ka kaut kas drausmīgs notiks. Mana roka cieši ieķerās tēva baltajā virsvārdzī. Kamēr viņš paliek pie manis, man nekas ļauns nevar notikt. Abi ar tēvu stāvējām dzīvības krastā. Otrā krastā ņirdza jaunais milzis, ko es tai vasaras bula dienā biju vērojis mākoņos, un milža elpa bija pretīgi salkana. Elpo mierīgi balodīt, es dzirdu tēvu kluso balsi. Šī smaka nāk no chloroforma. Tās ir ļoti labas zāles. Tās atņem visas sāpes. Un tagad skaiti. 1, 2, 3. Es mēģināju dziļi un mierīgi elpot. Bet tad es jūtu, ka es krītu. Krītu dziļā melnā bedrē. Kaut kur tālu, tālu dzirdu jūru šalcam. Bet
tā nav Liepājas jūra. Tas ir draudīgi melns ūdens, kas tuliņ gāzīsies pār mani. Tie ir klinšu bluķi, kas veļas man virsū. Kaut kur deg, liesmas mani ielenc un aprīja. Es atmestos slimnīcas gultā. Viss ķermenis līdz pat padusēm bija ieģipsēts. Tikai rokas bija atstātas brīvas. Tad ļaunais milzis man tomēr bija sagūstījis savos valgos. Tēvs un žēlsirdīgā māsa noliekušies pār mani sačukstas. Ienāk ārsts, kaut ko jautā, es nevaru atbildēt. Ļaunais milzis norījis manu balsi. Vēlāk žēlsirdīgā māsa mēģina mani barot, bet es visu izspļauju ārā. Es negribēju vairs atgriezties dzīvē. Otrā vai trešā dienā tēvs saka: Balodīt, tev tomēr kaut kas ir jāēd, citādi tu nevarēsi atveseļoties. Nu, varbūt kādu vīnociņu uz kārā zoba. Es tikai visu laiku purināju galvu, bet tad man kļuva tēva žēl, un es izgrūdu vienu vienīgu vārdu. Nēģus. Žēlsirdīgā māsa jautājoši paskatījās tēvā. Tēvs viņai paskaidroja, ka tās ir zīvis, ko Berlīnē nepazīstot, bet kas Rīgā esot gauži iecienītas. Un tā kā nēģi Berlīnē tiešām nebija dabūjami, tēvs man atnesa žāvētu zuti, to ieteikdams kā nēģa līdzinieku. Žēlsirdīgā māsa pretojās, tas ir ļoti smags ēdiens un pēc dziļas narkozes stingri aizliegts. Bet tēvs teica savu sakāmo: cilvēka griba ir viņa debesis. Jā, cilvēka, bet ne slima bērna. Bet es tomēr dabūju savu sviestmaizi ar žāvēto zupu un apēdu to ar labu apetīti. Vēlākos gados gan vairs neesmu varējusi ne nēģi, ne zupu ņemt mutē. Pat šo zivju smaka manī izraisa jūras slimību. Palikusi slimnīcas istabā viena, es gauži raudāju. Ne jau sāpes bija visgrūtāk panesamas, bet gan absolūtais nekustīgums. Tēvs pie manas gultas sēdēdams mudināja: izmācīsimies kādu skaistu dzejolīti no galvas, tad sāpes pāries. Un mēs mācījāmies. Bet kādā bezmiega naktī es nevarēju savaldīties un raudāju aumaļām. Tēt, mīļo tēt, es tiešām ilgāk vairs nevaru, es nevaru. Tas bija 7. nekustības nedēļā. Otrā rītā tēvs nopirka mazu zāģīti un pretēji profesora gribai, jo bija jāgaida vēl vesela nedēļa, pats mani atbrīvoja no dzelžaini cietajiem ģipšu žņaukiem. Visa mana mugura bija jēla nogulēta, bet es tomēr izjūtu tādu līgsmību, kādu vēlākos gados nekad vairs neesmu sajutusi. Bet prieks par brīvību allaž manā dzīvē ir bijis īs. Sākās jaunas mocības, ar ļoti dārgu un sarežģītu aparātu palīdzību man mācīs staigāt. Sviedriem apklātais vēla klinšu bluķi pret kalnu, skaidri zinādama, ka nekad nesasniegšu virsotni. Kad pēc vairākām nedēļām nemanīja ne mazāko sekmi, tēvs Berlīnē nopirka labāko un dārgāko braucamo krēslu, un mani vecāki ar mani noskumuši atgriezās grobiņā. Atvesļošanās ziņā itin nekas nebija panākts. Bet tā kā pirktais aparāts bija ļoti dārgs un profesora autoritāte ļoti liela, tad vēl kādu laiku grobiņā turpināju staigāšanas vingrinājumus.
Bet katru rītu un katru vakaru es lūdzu, mīļo Dieviņu, atbrīvo man no šiem spīdzināšanas rīkiem, pārvērti tos pīšļos un pelnos. Un pēkšņi es no tiem pavisam savādā veidā tiešām tiku atbrīvota. Jāņa vakarā, kad visi doktorātā gatavojās svētkiem, kad alus bija darināts, speķi rauši izcepti, visa māja izgreznot mejām, grobiņā izcēlās šausmīgs ugunsgrēks. Pilsētiņa pastāvēja gandrīz tikai no koku ēkām, kas pacēlās vienīgās ielas abās pusēs. Sausajā vasaras dienā uguns pārliec no ēkas uz ēku un mājas dega, kā spožas lāpas līdz vēlai naktī. Apkasacu mirkli visur bija sausas un ugunsdzēsēju šļūtene nesniedz līdz upē. Doktorāts gan bija mūra ēka, bet arī tas pilnīgi izdega. Sēžot dārza attālākā stūrī, kur uguns nesniedzās, man nodarbināja doma, kā māte pārcietīs visus šos postījumus. Mātes flīģelis gan bija izglābts, bet spožais vāks bija pilnīgi saskrambāts. Un kā bija ar tēva grāmatām un mikroskopu. Bet visnemierīgāk manī urdīja doma, kaut mans aparāts sadegtu. Dievam taču bija nieks izdarīt tā, lai no šīs moku kastes itin nekas nepaliktu pāri. Un paldies Dievam, tas sadega. Vēlu naktī, kad visa ģimene bija atradusi patvērumu kādās zemnieku mājās ārpus pilsētas, māte mūs visus pēc kārtas noskūpstīja. Es izbrīnējusies jautāju, vai tad viņa nemaz nav noskumusi, ka no skaistās servīzes, ko mēs lietojām tikai svētku reizēs pāri palikušas drumslas. Māte mani viegli noglaudīdam teica, uguns, paldies Dievam, mīļo bērniņ, nav iznīcinājusi nevienu cilvēka dzīvību. Bet svētku servīze un viss pārējais ir tikai nieks. Tikpat labi mēs varam ēst arī no māla bļodiņas, un viņa nospēlēja savu iemīļoto korāli. Vēl vakarā pārbrauc tēvs no kāda tāla slimnieka. Ienākot kambarī, viņa pirmais jautājums bija, kā viņa meitiņa Filija Karismā pārcietusi bailes, kas bijis pie viņas, kad uguns izcēlusies, kas viņu iznesis, kas pēc tam palicis pie viņas. Tad viņš pārliecās par manu gultu, izskaitīja manu pulsu, pārmeta krustu un kā ik vakars arī šovakar teica, lai Dieviņš tevi svētī un pasargā. Mans tēvs bija liela stalta auguma, klusām zilām acīm, kupliem viļņainiem matiem, gaišu bārdu, saskanīgiem sejas pantiem, rāmām, kustībām. Tēvs man aizvien izlicies visskaistākais vīrietis pasaulē. Mūsu vecajā bībelē viņš bija ierakstījis savu vārdu un 4 rindas. Sak saulīte vējiņam netraukt ziedu ūdenī. Sak Dieviņu ļautiņiem nemīt mazu kājiņām. Viņa dzīve bija darbs, un darbs bija viņa lūgšana. Tēvs kā ārsts bija iecienīts gan apkārtnes aristokrātu muižās, gan arī čigānu teltīs. Čigāni, šī jautrā, mežonīgā tauta, kas mitinājās grobiņas apkārtnē, mani modināja ziņkāru un skaudību. Viņi vienmēr darīja tikai to, kas viņiem iekrita prātā, un tikai to, kas patika. Kā viņi prata dejot, greznoties, dziedāt, smieties. Viršu laukā aiz pilsētiņas viņi rīkoja savas izprieces un vientiesību cirku, un skatītāji plūda no tuvienes un tālienes. Reiz vēlu naktī tēvs atgriezies no kāda tāla, smagi slima slimnieka, tika saukts pie kādas čigānietes. Lai gan viņš tikko bija izģērbies un nomazgājies, viņš nekurnēdams taisījās ceļā. Māte bārās.
Katram ubagam tu upurē savu nakts miegu, bet tēvs teica savu sakāmo. Ārsts ir slimnieka kalps, kas to nespēja, lai nestudē medicīnu. Ar veiklu ķeizargriezienu viņš glāba dzīvību mazam čigānu zēnam. Vecā čigāniete Čigānu Cilts māte, kurai tēva ķirurģiskā prasme bija imponējusi, dažas nedēļas vēlāk ieradās Grobiņas doktorātā ar saviem 3 mazdēliem un taukainos papīros ievīstītu paciņu. Viņa bija uzdrīkstējusies cauri virtuvei ienākt tieši ēdamistabā, kur tēvs ar mani pašlaik kopā dzēra tēju. Viņa kaut ko esot atnesusi zelta lielskungam un mazajai mīļajai Prēlenītei. Es jūtu, ka no taukainās paciņas plūda pretī stipri tīkam vircot smarža. Tēvs atraidot pacēla roku. To tu droši vien kaut kur esi nozagusi. Nozagusi! Nu, kāpēc zelta lielskungs domā, ka mēs esam zaguši? Ja čigāns zog, viņš zog savā labā un zina, ko viņš dara, bet pie zelta lielskunga viņš taču nenāks ar zaktu mantu. Viņa gan esot tikai nabaga čigāniete, bet kas čigānus mīl, to pats Dievs mīl. Un pats Dievs palīdzējis zelta lielskungam izcelt mazo čigānēnu no mātes miesām. Viņi gan neprotot ne lasīt, ne rakstīt, bet labi zinot, kādas dāvanas jānes. Augsti rokās pacēlus taukaino sainīti, viņa pasludināja, ka šis te tiešām nesot zakts. Viņas māte debesīs varot to apliecināt. 3 maz čigānu zēnas pulgām acīm katru viņas teikumu atkārtoja. Man tas paušām patika. Nu, kur tad tu šo taukaino mantu esi pirkusi, jautāja tēvs. Pirkusi! Kur lai nabaga čigāns, kam nekas nepieder, kā tikai šķīsta dvēsele un skaisti bērni, kaut ko lai nopērk? Pirkt var bagāti ļaudis, veiklie zagļi, kurus nekad nenoķer. Čigāni ir dieva putniņi, viņi tikai dzied un dejo un nekad nestrādā, tādēļ arī viņu bērni ir tik skaisti. Pēdējais teikums mazos čigānēnus ierosināja turpat ēdamistabā padancot, kas man vēl vairāk patika. Tad čigāniete neticami veikliem pirkstiem no taukainajiem papīriem un kāpostu lapām izvīstīja brīnišķīgi brūnu cepeti, kas visu telpu piepildīja ar tīkamu kadiķu smaržu. Ezis ir čigāna cūka, un šis te tēviņš bija sevišķi trekums. Pats Dievs ežas gan mežā, lai čigāniem nebūtu bats. Ja mūsu slimā Prēlenīte, mūsu zelta gabaliņš apēdīs šo cepeti, neviena kaite viņai vairs nevarēs kaitēt. Gudrā kā ezis viņa būs un skaista kā čigāna bērns. Tā ezis nonāca mūsu pusdienu galdā. Māte teica, ja nezinātu, kas tas ir, tīri labi garšot, bet tēvs teica savu sakāmo, pārmaiņas ir patīkamas. Māsas izsmēja man mīlestību pret čigāniem, teikdams, tu droši vien pati esi čigānu bērns. Paskaties, kāda tev melna matu un melnas acis. Māmiņa droši vien tev kā mazu zīdainīti paņēma no čigāniem. Es zināju, ka tie ir tikai joki, bet šīs piezīmes manī modināja atšķirtības un citādības izjūtu. Vecā čigāniete bija liela zīlniece. Viņa visiem zīlēja no rokas. Māte mums to stingri bija aizliegusi. Bet reiz arī man uzsmaidīja laime. Es biju viena pati istabā, kad iezagās vecā čigāniete. Viņas tumšajā sejā nozipsnīja balties zobi, spožie misiņa riņķi ausīs priecīgi nodžingstēja. Ar dabas cilvēku aso instinktu viņa tūlīt nojauta manu vēlmi. Satvēra manu roku, nobučoja katru pirksta galiņu sacīdama: mazā zelta Prēlenīte ar puķu pirkstiņiem. Tavas actiņas ir daudz raudājušas, un tās vēl daudz vairāk raudās. Bet reiz tavas asaras mirdzēs kā pērles. Tu izaugsi liela un būsi bagāta. Daudz bagātāka nekā tavas māsas, daudz bagātāka nekā pats daktera Lielskungs.
mazā zelta prēlenīte, tu staigāsi Dieva plašajā pasaulītē, kājām nepieskaroties zemē. Tu dzirdēsi eņģeļus dziedam, un tad atnāks viņš. Kas? Es jautāju nepacietīgi. Viņa sūca pīpi, izbaudīdama sasprindzinātību. Savā lielajā, siltajā plaukstā turēja manus pirkstus un tikai pēc laba brīža teica: nu, protams, tas būs princis. Viņš nāks vienā zeltā un sudrabā. Zem tavām slimajām kājiņām viņš paklās savas rociņas un neviena kaite tev vairs nevarēs kaitēt. Un tad vērās durvis. Čigāniet pārtrauc savu zīlēšanu pusvārdā un aizbēga. Es gaidīju viņu atgriežamies, bet man bija ilgi jāgaida. Beidzot, viņu man atveda mans labākais draugs sapnis. Un atkal viņa teica tos pašus vārdus, tikai vēl daudz skaistāk un dziļāk. Kā mūzika tie šalts ap mani, un atkal bija viens un tas pats. Asaras ir pērles, un pērles ir zvaigznes. Vai arī es kādreiz rotāšos pērlēm? Zvaigznes negrezno sevi, bet debesis, un debesis grezno zemi, un visa zeme ir Dieva rota. Neaprobežotā kosmosā tu esi tikai puteklītis. Čigāni piederēja pie grobiņas, kā viršlauks, kā Ālandas upe, kā varavīksni pāri mežam. Kad Otrā pasaules karā nacionāli sociālistiskie okupanti nošāva visus čigānus, mani tas tik dziļi satrieca, ka es nekad vairs pēc tam grobiņā neesmu uzdrīkstējusies iegriezties. Tēvs visās lietās mīlēdams kārtību un sistēmu, gribēja, lai manas mājaskolotājs stingri turētos pie ģimnāzijas kursa un lai es noliktu ģimnāzijas abitūrijas eksāmenus. Bet no visām manām mājaskolotājām tikai viena ieguva manu sirdi, tikai viena manāmi ietekmējusi manu attīstību. Sauksim viņu par Martu Jūru. Jauna un skaista viņa bija apgarota un temperamentīga. Viņas acis bija ogles melnumā. Viņai ienākot istabā šķita, ka kāds uz galda būtu nolicis lielu tumšsarkanu neļķu pušķi. 1905. Asins un šausmu gadā, kad naida un atriebas krusa gāzās pār visu zemi, kad tauta prasīja nacionālo brīvību latviešu valodas skolās, tiesās, iestādēs. Viņa vēl jauna meitene būdama no soda ekspedīcijas bēgdam bija atradusi patvērumu Šveicē un tur studējusi matemātiku. Bet drīz vien viņu sagrāba nedziedināma slimība. Viņu sagrāba ilgas pēc dzimtenes, un neklausīdama brīdinājumiem viņa atgriezās Kurzemē. Viņa bija studējusi matemātiku, bet viņas īstā kaislība bija vēsture, un sevišķi mūsu zemes, Latvijas vēsture. Katru dienu no 9:30 līdz 1 man bija kārtīgas mācības stundas, algebra, ģeometrija, vēsture, protams, krievu valoda. Reliģijas stundu man nebija. Pēc Martas Jūras domām Bībeles stāsti bija senas teiksmes, ko es viena pati varot izlasīt. Un kas attiecas uz Dievu, tad pēc viņas domām ir tikai viens Dievs, kuram jākalpo ar visu būtību. Tā ir brīvība.
Stundas mēs beidzām ar kopīgu pastaigu. Viņi stūm manas ratiņas līdz Ālandas upei vai arī līdz Dzirnaudīķim. Pēcpusdienā es gatavojos nākamās dienas uzdevumiem un priecājos par vakaru, kur es parasti pavadīju Martas jūras sabiedrībā. Viņā bija kāda neatvairāma burvība, kas mani vilka pie viņas. Ziemu vai vasaru viņa valkāja vienu to pašu tumši zilo nodilušo kostīmu, bet viņas blūze bija balta kā sniegs. No savas skolotājas algas viņa tikai kādu sīkumu paturēja sev, vispārējo viņa aizsūtīja, kam un uz kurieni neviens neuzdrīkstējās jautāt. Liepājā toreiz bija tikai viena meiteņu ģimnāzija. Tā bija krievu. Tās programma prasīja absolūtu krievu valodas prašanu. Latviešu valodu, latviešu vēsturi tur nemācīja. Tādēļ priekšpusdienā mēs runājām krieviski, pēcpusdienā latviski. Marta Jūra stāstīja, ka tad, kad viņa mācījās, skolā par katru latviešu valodā izrunātu vārdu skolēnam piestiprināja uzpleci ar uzrakstu durak, muļķis. Kāds cits skolotājs piesauca skolēnu pie katedras par sarunāšanos latviešu valodā un lika tam vairākas reizes skaļā balsī atkārtot: es muļķis esmu runājis latviešu valodā. Un starp skolotājiem bija arī latvieši. No Martas Jūras es pirmo reizi uzzināju, ka latviešu tauta raud un asiņo jau daudzus simtus gadu. Viņa stāstīja par latviešu un vācu antagonismu, par kuršu ķoniņiem, kuru meitas valkājušas greznas dzintara rotas. Viss, ko viņa stāstīja, manā priekšā norisinājās uzskatāmās ainās. Viņa stāstīja par zemgaliešu cīņu, par šo lepno, drosmīgo, bagāto latviešu cilti, kas svešajiem iebrucējiem pretojās gandrīz vai veselu gadu simteni. Mazās tautas parasti tiek sabērstas bezcerīgā cīņā ar lielajām. Kas šodien, piemēram, ir palicis pāri no mūsu likteņu brāļiem prūšiem? Cik tomēr sīksti un izturīgi bijuši mūsu senči, neskatoties uz visu raksturu mierīgumu. Neiznīcināms kā latvietis. Tāds ieraksts derētu salīdzināmā tautu psiholoģijā. Lielie varaskārie kaimiņi ir sakropļojuši mūsu dvēseli, teica Marta Jūra. Un tas varbūt ir pats ļaunākais. Bet tomēr mēs neesam aizgājuši bojā, jo mēs esam saules tauta. Saule mums nav tikai debesu gaismeklis. Viņa mums bāru bērniem ir māte, dziesmas, skaistums un brīvība. Var tūkstošus, var 10 000 iznīcināt. Bet sauli neviens nespēja izdzēst. Saule noriet, bet tā nekad nepazūd. Tā tas ir arī ar brīvību. Garajos rudens un ziemas vakaros mēs Grobiņas doktorātā parasti nededzinājām lampu, bet sēdējām degošas krāsnes priekšā un ierē cepām ābolus. Vētra kauca ap doktorātu. Kailās ābeles zari klauēja pie loga, un Marta Jūra man pusbalsī dziedāja vienu dainu pēc otras. Tad viņa stāstīja par poļu, zviedru, vācu un krievu virskundzību, ko latvietis nekad nav atzinis. Vēl šodien šie plēsīgie iebrucēji, ar kuriem mūs nesien ne asins, ne gara saites, spiež mūs atteikties no sirm vecām arāju tradīcijām un sekot viņu riebīgām ierašām, lietot viņu valodu, kas ar mūsu nav pat radniecīga. Kauns ir valkā tapinātas drēbes, bet vēl lielāks kauns aizgūtā valodā izteikt savas sirds vēlmes un sāpes.
Tad viņa piecēlās un neparastā maigumā noklāstīja mani. Tu varbūt kādreiz par mūsu tautu stāstīs citām tautām. To darīdama tu nebūsi velti dzīvojusi, viņa teica. Es biju ļoti noskumusi, kad tuvojās Martas jūras aizbraukšanas diena. Bērnišķīgā naivumā man likās, ka manai vienīgajai draudzenei nevajadzēja mani atstāt. Vēl vairāk es skumu, kad gaidīju, bet nesagaidīju no viņas nevienu vēstuli. Ka viņa nerakstīs, saudzējot mani un manus vecākus, to es toreiz nenojautu. Tikai daudz vēlāk es uzzināju viņas traģiskā dzīves stāsta izskaņu. Martu jūru par pretvalstisku darbību apcietināja. Krievu žandarmērija viņu pratināja. Viņa nokļuva cietuma slimnīcā. Viss ķermenis smeldza. Bet vēl vairāk smeldza viņa slepnā sirds. Kādā rudens naktī, tērpusies slimnīcas kreklā un halātā, viņa pa logu bija izbēgusi un no mola ielēkusi jūrā. Man liekas, ka viņa aizgāja pie melnās čūskas, kas jūras vidū maļ miltus visiem brīvības apspiedējiem. Šodien, kad mūsu tauta tiek trenkāta un vajāta pa visu pasauli tikai tādēļ, ka tā sev izvēlējās brīvību, nevis verdzību, patiesību, nevis melus. Martas jūras dēls mani bieži apciemo, un viņas sirdi es jūtu katrā lūgšanā, ko neuzklausa ne šīs zemes likteņu lēmēji, ne debesu valdnieks. Doktorātā nāca un gāja latvieši, krievi, poļi, čigāni, žīdi. Par viesu un pacientu nacionalitāti neviens nelikās nezinis. Mājās vienādi labi runāja visās 3 valodās – latviešu, krievu, vācu. Cilvēks iedalīja nevis pēc nācijas, bet pēc simpātiju grādu, ko tie modināja. Bet viesu viesis bija Hans Holzapfels. Viņš 10 gadus diriģēja Liepājas simfoniskos koncertus. Kad viņš ieradās mūsu mājā, viņam bija ap gadu 50. Viņš ģērbās ļoti rūpīgi un eleganti, aiz brīļu stikliem zipsnī izteiksmīgās acis. Man patika klausīties viņa stāstos, bet vēl vairāk man patika vērot viņa rokas, kas man šķita 2 patstāvīgas būtnes. Viņa rokas prata smaidīt, satraukumā drebēt, dusmoties, sapņot, paust bezgalīga pārākuma vai arī vientulības izjūtu. Kādā vecā lūksnā lasām, cilvēks ēd eņģeļu maizi. Šā izteiciena jēgu es saprotu klausoties simfonisko mūziku, bet tas, ka es šo mūziku atrodu un ļaujos no tās baroties, ir tēvoča Hansa svētība. Tēvots Hans ieradās mūsu mājā, kad mājaskolotājs zināšanas man vairs neapmierināja. Kaut kas manī bija pamodies, grauza un mocīja, sauca un vilināja. Ja man kāds tais gados būtu jautājis, ko es visvairāk vēlos, atbilde būtu bijusi viens vienīgs vārds – lidot. Kur un uz kurieni vienalga, tikai prom no sevis pašas, prom no šī būrīša, prom no tārpa dzīves. Un tēvots Hans man dāvāja spārnus. Tie pieauga pie maniem pleciem tādēļ, ka viņš tiem ticēja. Tie gan bija tikai ikara spārni, bet iespēju pacelties pār zemes smagmējas tomēr esmu pārdzīvojusi.
viņš paņēma mani savās rokās un aiznesa uz viscilvēcīgāko baznīcu. Vienīgo, ko asins un moku beņķis nekad nav aptraipījis. Viņš mani ienesa mūzikas baznīcā. Grobiņu un Liepāju savienojas šaursliežu dzelzceļš, ko tēvots Hans sauc par tējas katliņu. Ar šo tējas katliņu viņš mani veda no Grobiņas uz Liepāju, klausīties visus koncertus, kurus viņš pats diriģēja. 10 gadus pirms Pirmā pasaules kara viņš bija izcilākā personība Liepājas mūzikas dzīvē. Uz mātes piezīme, ka es simfoniskai mūzikai vēl esmu par jaunu, viņš atbildēja: labām lietām cilvēks nekad nav par jaunu. Kas jau bērnībā pierod pie izsmalcinātas dvēseles barības, tam vēlākos gados garīgas vērtības ir nepieciešamība. Mana karstākā vēlme bija apmeklēt skolu, tāpat kā māsām. Viss, ko viņas stāstīja pārbraucot no Vācu Jelgavas ģimnāzijas, man šķita tik interesanti. Skolotāji, draudzenes, jautrība. Mājās pārbraucot pārved liecības, aizbraucot aizved jaunu skolas tērpu. Es arī gribu apmeklēt skolu. Mātei tās likās aušības, bet tēvs teica savu sakāmo: cilvēka griba ir viņa debesis. Un aizbraucu uz Liepāju, lai aprunātos ar meiteņu ģimnāzijas direktrisi. Mājās viņš pārbrauc ļoti noskumis. Tēt, vai tu esi mani pieteicis, es jautāju. Viņa šaurā, tumšām dzīsliņām klātā roka drebēja mani noglāstot. Šogad tu vēl nevari iestāties. Varbūt nākamgad. Kāpēc? Kādēļ? Viens gads tev vēl jāmācās mājās, tad redzēsim. Durvis uz manu istabu parasti bija atstātas pusvirus. Vēlā nakts stundā es dzirdēju, kā tēvs stāstīja mātei par savu apmeklējumu pie meiteņu ģimnāzijas direktrises Annas Ivānovnas. Viņa esot teikusi, ka jau 25 gadus vadot ģimnāziju. Viņas skolā esot bijušas gan labas, gan ļaunas, gan gudras, gan dumjas meitenes. Dažas pat ar iedzimtiem netikumiem, bet slimai meitenei, kura nevar staigāt, ir jāpaliek mājās, vai arī tā jāievieto sanatorijā. Tēvs laikam nezinot, cik nežēlīgi ir jaunie cilvēki. Meitenes zobošoties par manu kaiti, un viņa nevarēšot slimo meiteni pasargāt no netīkamām scēnām. Slima meitene. Un atkal slima. Es iespiedu ceļus pilvenos, lai neviens nedzirdētu manas šņukstienus. Man bija uzspiesta Kaina zīme. Es vēl veselu gadu mācījos mājās, bet man nekas vairs neiepriecināja. Kaina zīme dedzināja pieri un krūtis. Nespēja staigāt. Ir grūti panesama nasta. Bet kā tas ir slēpjams kauns, to es uzzināju tikai tagad. Tagad man bija jānes 2 krusti. Vienu man bija uzlicis Dievs, otru cilvēki. Un šis otrs bija dzeloņa stiepļu vīts un daudz smagāks nekā pirmais. Mana omā bija teikusi tēvam, būtu labāk, ja Dievs šo bērnu būtu pieņēmis pie sevis. Protams,
protams, ka būtu bijis labāk. Daudz labāk, 1000 reiz labāk. Bet Dievs ļauj slimiem bērniem izaugt, lai cilvēkiem būtu ko mocīt. Vai tiešām dzīves pamatnē un saknē ir tikai bēdas? Liktenis man nekad nav lutinājis, bet pēkšņi tas man izrādījās dīvaini labvēlīgs. Tēvs katru gadu izmeklēja rekrūšu veselības stāvokli. Izmeklēšana notika Liepājā, tās bija nervozas, nemieru pilnas dienas. Bet jau nedēļām ilgi pirms tam grobiņā rekrūšu mātes, sievas, līgavas ar vārdiem un dāvanām mēģināja man tēvu pārliecināt, ka jaunais puisis ir nāvīgi slims un nekādā gadījumā neder kara dienestam. Bet tēvs nevienu no viņām nepieņēma. Bet kādu rītu pie doktorāta durvīm stāvēja lielisks divjūks. Viss šajā pajūgā spīdēja zirgi, iemaukti, kučieris, pieteica manam tēvam ģimnāzijas direktrisi Annu Ivānovu. Viņa kāpa no ratiem ārā Sibirijas vāverīšu kažokā. Ko viņa gribēja no man tēva? Kāpēc viņa atbrauca? Un tēvs šo kažokoto dāmu, kas izskatījās tik liela un varena, ka gandrīz aizņēma visu mūsu mazo grobiņu, pieņēma. Tēvs ar viņu ilgi runāja, ļoti ilgi. Tikai daudz vēlāk es uzzināju, ka Annas Ivānovas vecākajam dēlam bija jāiet kara dienestā. Viņa esot atbraukusi lūgt manu tēvu privāti izmeklēt viņas dēlu. Viņa esot atbraukusi pateikt, ka plaušu galotnīte ir tuberkulozes ķerta un tēvs varbūt izmeklēšanā Liepājā to nepamanītu. Tēvs atgādināja, ka pēc likuma viņš nedrīkstot privāti izmeklēt rekrūtējumos puišus. Ak, viņa esot krieviete un labi pazīstot visus krievu likumus. Muļķis tos pilda burtiski, gudrs, loka pēc sava prāta. Apsolījās viņas dēlu Liepājā sevišķi rūpīgi izmeklēt, bet komisijā sēžot vēl 2 militārie ārsti. Ak, tie esot krievi un jau dabūjuši savu šampanieti. Pie mana tēva viņa esot atbraukusi tukšām rokām, jo labi zinot, ka tēvs neciešot dāvanas, kaut arī tās būtu tīras mātes sirds nestas, bet ka viņa pratīšot pateikties, tas laikam gan viņai nesot jāatgādina. Liepājā komisijas apskatē izrādījās, ka Annas Ivānovas dēlam tiešām plaušas nebija kārtībā, un tēvs ar vistīrāko sirdsapziņu varēja teikt, ka šis puisis neder kara dienestam. Abi šampanieši ielīgsmotie kolēģi tam piekrīt, pat uz direktrises dēlu nepaskatījušies. Un tā paša gada rudenī noliku iestāju eksāmenes ģimnāzijas priekšpēdējā klasē. Es biju ļoti uztraukta. Man tieši tāpat tagad, kā visām pārējām 39 meitenēm klasē, bija tumšbrūns tērps ar garām piedurknēm, mazu baltu krāciņu, maza sudraba nozīmīta kā pie tērpa, tā pie cepures. Vai Kaina zīme tagad bija dzērsta? Varbūt manas klases biedrenes metīs līkumu ap mani. Bet jau pirmajās nedēļās es manīju, ka tas, kas manām klases biedrenēm sagādāja rūpes un raizes, man sagādāja tikai prieku. Es biju lepna, kad meitenes nāca pie manis pasūtīt savus domrakstus. Vienai manai klases biedrenei tēvs, augstāks krievu virsnieks, bija apsolījis zirgu izjādēji, ja meita mājās pārnesīs piecnieku. Un viņa to dabūja. Es visus savus spēkus biju ielikusi viņas domrakstā. Pašas iznāca bālāks un es dabūju 4. Tā ir cūcība, teica virsnieka meita. Bet es biju tik laimīga. Es taču viņai biju uzdāvinājusi zirgu izjādei. Toreiz es iemācījos arī klausīšanās mākslu. Sākumā meitenes nāca pie manis, lai pasūtītu domrakstus, vēlāk, lai izkratītu savu smago sirdi. Es izlikos, it kā mana sirds būtu tukša telpa, kur katra var atstāt
savu smago čemodānu. Meitenēm likās, ka man nav ne rūpes, ne raizes, un tieši tādēļ viņas man uzskatīja par autoritāti. Es tēloju savu lomu, cik labi prastama, kaut gan sirds dziļumos es ilgojos pēc citas. Manā dzimšanas dienā kundze, pie kuras es biju nodota pansijā, ielūdza visas manas klases biedrenes. Un katra meitene man bija atnesusi vienu vienīgu ziedu, bet katra citu. Un tā man bija 39 dažādi ziedi. Sadabūt tos decembra vidū nemaz nebija tik vienkārša lieta. Vakaru mēs pavadījām deklamējot mūsu mīļākos dzejniekus un šos dzejoļus veltījām cita citai. Kaina zīme šķita izcēsta. Es jutos nemitīgi apdāvināta. Ģimnāzijā es pavadīju katru dienu 5 stundas. 6. stunda bija rokdarbi vai dziedāšana, neobligātie priekšmeti. Lai cik askētiski es izturējos pret savu ķermeni, ejot uz ģimnāziju, es dzēru ļoti maz. 6. stundu es nevarēju ģimnāzijā pavadīt. Un nekad es nebūtu varējusi lūgt kādu no savām klases biedrenēm, lai palīdz man nokārtot manas pašas vajadzības. Ģimnāzijas laikā, laimīgākajā posmā visā manā dzīvē, es lasīju ļoti daudz. Ģimnāzija beidzot, es rakstīju domrakstu Bērni Dostojevska romānos. Dostojevskim cilvēks ir visuma centrā. Tā ir saule, ap kuru viss riņķo. Cilvēks cilvēkā ir ietvertas visas universa mīklas, kas atrisina cilvēka mīklu. Tas atrisina arī Dieva mīklu. Es priecājos par savu abitūri. Jo lielāka garīgā kustība, jo spraigāk piepūli, jo labāk. Eksāmena laikā man nebija iespējams domāt par savām kaitēm un likstām. Bet abitūrijas svētki, lielā priecas diena neuzausa. Kara fronte tojās arvien vairāk. Liepā jau apšaudīja vācu karakuģi. Vācu karaspēks bija tik tuvu, ka visu meiteņu ģimnāziju nolēma pārcelt uz Pēterpili. Skubā un steigā izdalīja diplomus. Pasniedzot man zelta medaļu, Annas Ivānovnas acīs spulgoja asaras. Dievs tevi ir izraudzījis un svētījis lieliem darbiem, viņa teica, un apskāva mani. Man bija 18 gadu. Pirmais pasaules karš trakoja pa Eiropu. Abas manas vecākās māsas strādāja Liepājā par skolotājām. Es, pārvarot zināmu pretestību, dabūju no vācu okupantiem atļauju dibināt privātu skolu, turpat Grobiņas doktorātā. Tā sākās mana pedagoģiskā darbība. Laikmetu, manu bērnību un jaunību raksturo fakts, ka abas manas vecākās māsas ir beigušas vācu ģimnāziju Jelgavā. Es pat esmu absolvējusi krievu ģimnāziju Liepājā, bet mana jaunākā māsiņa Renāte latviešu ģimnāziju Liepājā. 1918. gadā Krievu un Vācu lielvalstīm sabrūkot, tautas ap Baltijas jūru atguva brīvību. Saule uzlēc pāri Baltijas jūrai. Arī tad, kad visi okupanti bija aizvākušies no mūsu zemes, doktorātā vairs neatgriezās simfoniskais dzīves stils. Bija jāiemācās taupīt un dzīvot trūcīgāk. Tēvs kara laikā bija pazaudējis visu savu naudu bankā. Viss viņa sīkstā darba mūža guvums kara nejaucēnam bija tikai viens vienīgs kampiens
Viņš bija pazaudējis arī savu veselību. Viņa sirds vārstuļi vairs negribēja kārtīgi vērties. Pacietīgi panesot savu smago sirdskaiti, viņš mēģināja rast mierinājumu Pitagora teicienā. Nekas tev, cilvēki, nepieder, atskaitot paša dvēseli. Bet tēvocis Hans bija izteicis priekšlikumu, kas bija satraucis visu mūsu māju. Viņš gribēja man aizvest uz Vāciju. Jūs te esat nodibinājuši savu valsti, viņš teica, un esat lepni uz to, bet tava vieta ir citur. Kur tas būtu, es jautāju? Pasaulē, kur neskatās, vai tu skrien kājām vai brauc ratiņos. Pasaulē, kur gara spējas vērtē visaugstāk, tur tu vienmēr atradīsi sev darbības lauku. Šeit, šajā šaurajā pasaulītē tu nosmaksi. Es nevaru tā pēkšņi izšķirties, es atbildēju. Vēlā nakts stundā, kad visi jau gulēja, māte ienāca pie manis istabā un stingrā balsī teica: parīt tēvocis Hans ieradīsies, un uz viņu jautājumu, vai tu gribi braukt ar viņu uz Vāciju, tev jāatbild ar noteiktu nē. Tu mani dzirdi? Jā, atbildēja manas lūpas. Bet mana sirds staigāja pati savus ceļus. Tālumā izdūca vilciens. Aizvedīšu tevi plašajā pasaulē. Uzdrīkstēties ir skaisti, un tas sev jādzied priekšā. Es neatceros, kur es to biju lasījusi, bet šīs rindas mani savaldzināja. Es sēdēju ar tēvoci Hansu degošu kamīnu priekšā. Viņš teica, ka man būs stingri jājaug vācu kultūrā. Mazo tautu pārspīlētais nacionālisms un patstāvības ārprāts drīz būs iztrakojies. Mazas valstis var pastāvēt tikai kā lielvalstu provinces, viņš teica. Un latviešu un lietuviešu valodai nav lielākas nozīmes kā Saksijas vai Bavārijas dialektam. Šī saruna izšķīra man lēmumu. Es teicu, es gribu studēt Rīgā, Latvijas universitātē. Klusējām. Katrs stāvējām savā krastā. Tēvocis Hans manā dvēselē bija atvēris visus logus. Mana sirds bija sadalīta divās telpās. Viena piederēja Latvijai, otra pasaulē. Ka šī pasaules uztvere, kas toreiz vēl tikai dīga, vēlāk vērtīsies par traģisku izjūtu, to es toreiz nenojautu. Es sev priekšā redzēju tikai vienu ceļu. Uz Rīgu. Neremdināms bija manas dzīves alkas. Es neapzinīgi jūtu, ka man jādodas tālā gaitā. Es zināju, ka mana studēšana nav tik vienkārša. Tēvs bija pazaudējis visu savu naudu. Man būs jāizbrauc ar to pašu veco ziemas mēteli, ar to šausmīgo maisu, kas bija pašūts no 2 vecāko māsu valkātiem mēteļiem. Man nebūs arī ziemas cepuris. Bet vai tad studēšanā prāta darbība nebija pats galvenais? Vai tad mētelis un cepures studē? Māte vēl ar vienu atkārtoja, ka mana aizbraukšana būšot nagla viņas zārkā. Bet māte, bet tu tiešām negribi, lai es būtu laimīga? Bojā eja nevar būt laime, viņa teica. Tu gribi neiespējamo. Tu gribi to, no kā pat vecākās māsas ir atteikušās. Tu gribi studēt bez naudas. Cilvēka griba ir viņa debesis, teica tēvs. Un bez tam, kurā katrā mirklī viņi taču var atgriezties pie mums. Cik vāji tu pazīsti savu bērnu, izsaucās māte. Nekad viņa neapstāsies pusceļā. Mans nākotnes sapnis bija skolotājas profesija. Tādēļ es nolēmu studēt filozofiju un literatūras zinātni. Dievs vai liktenis
Man bija uzvēlis smagu klinšu bluķi, kas reizē man draudēja samalt, bet es no tā nolēmu izveidot mākslas darbu. Ka jaunajā dzīvē galvenā pretestība izrādīsies tieši negarīgā plāksnē, to es toreiz nenojautu. Tāpat arī ne to, ka vēlāk, kad došos vēl tālāk pasaulē, ka tad, kad man uzglūnēs izmisums un pat nāve, es vienmēr atradīšu kādu klusu, laipnu roku, kas mani vedīs pāri šaurajai izmisuma laipai. Beidzot es sēžu vilcienā, kas mani ved no Liepājas uz Rīgu, no jūras piešaukotas pilsētas, no vecāku mājām, kur es par spīti daudzām slimībām, revolūcijai, karam, ugunsgrēkam biju nodzīvojusi 24 gadus. Es traucos pretim neziņas miglai, šķēršļu kalnājam, trulot cilvēku purvam. Māte veselus 3 gadus bija pretojusies šai tālajai gaitai, gribēdama savu bērnu pasargāt no sāpēm un pārdzīvojumiem. Bet beidzot mana griba bija uzvarējusi. Un tēvocis Hans jaunās dzīves sākumā man bija atsūtījis 100 latus. Šī summa man likās liela, pat neizsmeļama, jo tāda bija dāvātāja sirds. Es zināju, ka šī tālā gaita bija liela uzdrīkstēšanās, bet mana sirds nebijās, jo uzdrīkstēties ir skaisti un tas sev jāciet priekšā. Katram cilvēkam un katrai tautai sākt visu no gala ir iespējami un nepieciešami, cik nu tas katra spēkos. Neiespējamais ir iespējams, ja tam tic. Es gribu pateikt lielu paldies šīs mājas saimniecēm, Mirdzai un Daigai, par iespēju šeit pabūt, par to sirsnību, atsaucību un laipnību, ko es vienmēr šeit esmu piedzīvojis. Un arī šodien liels paldies par iespēju šeit uzņemt šo cilvēku gribu ir viņa debesis izrādi. Paldies Ilgai. Ilga jau mums nav mūsu muzejā, nav pirmo reizi. Ilga mums ir bieži viesis, arī ne tikai muzeja pasākumos, arī ne tikai cilvēku grib ir viņa debesis rādot grobiņniekiem. Paldies arī Latvijas televīzijai par to ieinteresētību, ka jūs šodien bijāt pie mums, jutāt, kas ir mūsu muzejs. Un visiem latviešiem, kas tagad pagājušajā gadā ir būtībā atraduši ceļu, atraduši to taciņu uz Zentu Mauriņu, visiem. Priekš jums grobiņā ir Zentas Mauriņas muzejs. Nu, es varu piebilst tikai to, kad es vienmēr skolniekiem esmu mēģinājusi stāstīt, kas ir īsts latvietis. Ka latvietim raksturīga darba mīlestība, zemes mīlestība, klusuma mīlestība, daļuma mīlestība, ka latvietim raksturīgs spīts. Jo tik tiešām cilvēks var sasniegt to, ko viņš grib, ja viņš to īsti grib. Paldies! Uz tikšanos muzejā!